Esi sveicināts Ikdienas maizes kanālā. Rīt visā Latvijā un daudzās citās pasaules valstīs atzīmēs Tēva dienu. Es gribētu teikt vīru dienu. Šī tēma man tika ielikta sirdī septembra sākumā. Es pieņēmu, ka man jārunā par tēviem, par vīriem un jālūdz par viņiem. Sākumā es nemaz nezināju, ka Tēva diena ir septembrī, jo šeit Francijā Tēva diena atzīmē jūnijā, nevis septembrī. Un tāpēc Dievs man atgādināja, ka septembrī ir Tēva diena tieši Latvijā, ko atzīmē. Un tāpēc šī tēma ir aktuāla šodien. Un lai mēs neaizmirstam par to, ka mums ir jāpagodina arī tēvi, vīri, brāļi un arī jālūdz par viņiem. Tas, ko mēs redzam pārsvarā draudzēs un ģimenēs un sabiedrībā kopumā, vairāk to uzsver, kad sievietes ir tās galvenās. Bet vīrieši tiek atstāti novārtā un man liekas, ka ne tikai Tēva dienā būtu viņi jāpaceļ, bet jāpaceļ arī mūsu savās lūkšanas rokās un jālūdz par viņiem. Un tāpēc man bija sirdī, kad mums jāņem laiks, lai lūgtu par viņiem un mēģinātu saprast, par ko lūgt, jo katrs no viņiem ir tik dažāds un unikāls, un bieži no viņiem neiet uz draudzi un nepazīst Dievu, bet tas nav šķērslis, jo vīri caur glābtām sievām ir svētīti. Un tas ir brīnišķīgi, ko Dievs mums ir apsolījis, ka viss mūsu nams var tikt glābts, ja tu iestāsies lūkšanā. Un man liekas, ja vīrs ir ticīgs, un tā ir liela Dieva žēlstība un liela Dieva dāvana, mēs varam turpināt lūgt par viņiem un iestāties lūkšanā, jo viņiem ir arī daudz vajadzības, tāpat kā mums ir daudz vajadzības. Un Dieva plānā ir, ka vīri ir sievas galva, tāpat kā Jēzus ir draudzes galva. Bet vēlns vēlas izjaukt šo kārtību, un tāpēc grib nostumt malā šos vīriešus, lai viņi nebūtu ģimenes galva. Bet Dieva plāns ir, ka viņiem ir jāieņem šī pareizā pozīcija, tur, kur Dievs viņus ir paredzējis. Reizēm mēs ieņemam šo vietu, tāpēc, ka viņi ir maz aktīvi, es gribētu teikt, nav pietiekami aktīvi, un mēs ieņemam šo viņu vietu, bet mums ir Dievs devis gudrību, ka mēs varam rīkoties savādāk un ka mēs varam ļaut viņiem ieņemt šo vietu un stimulēt, lai viņi ieņem to vietu, to, ko Dievs viņu ir paredzējis. Un lūkšana ir viena no spēcīgākiem ieročiem, kā mēs varam uzvarēt to, ko vēlns vēlas izārdīt. Jo Dievs mums saka, ka mums jācīnās ar garīgiem ieročiem, mums jācīnās vispirms garīgajā līmenī un tad fiziskajā līmenī. Mēs reizēm to darām mazliet otrādāk. Bet tāpēc es saku, mums ir jānāk lūkšanā un jālūdz par viņiem un jāmīl arī. Tā ir Dieva īpašība, ka lai mēs mīlam mūsu vīrus, mūsu tēvus, mūsu brāļus. Par ko tad lūgt? Es neesmu eksperts šajos jautājumos, bet es vienkārši padalīšos ar to, ko Dievs ielika manā sirdī. Protams, ir vēl ļoti daudz citas lietas, par ko mēs varam lūgt. Es domāju, ka Dievs pazīst vislabāk mūsu vīrus, mūsu brāļus, mūsu tēvus, viņu vajadzības, bet Dievs var ielikt katram no jums sirdī, par ko tieši lūgt. Un es padalīšos tikai ar kādām dažām lietām, bet Dievs var uz jums personīgi runāt, par ko tieši lūgt, jo Dievs jau viņu pazīst vislabāk. Es aicinu tev varbūt pierakstīt kādus dažus punktus un varbūt to, ko es runāšu, kad Dievs uz tevi runā, pieraksti tās lietas un pēc tam nāc lūkšanā un lūdz konkrēti, ja? Jo es varbūt pieskaršos kādām lietām, bet Dievs var vēl vairāk, vēl ciešāk, vēl spēcīgāk runāt uz kādām lietām, ja? Pirmā lieta, to, ko es gribu padalīties, ir tā, ka Dievs mūs radījis
tā kā 3 daļās - miesa, gars un dvēsele. Un mēs apskatīsim visu šīs daļas, jo tās ietver savu veidu identitāti, kā viņš sastāv. Un Dievam ir svarīgi mūsu katra identitāte. Mēs neesam copy-paste atdarinājumi, ja? Mēs neesam, bet mēs esam unikāls būtnes un savu veidu, mēs esam veidojumi, un mēs esam veidoti tie, kas ir Dieva bērni Dieva līdzībā, bet, jo mums ir Dieva gars. Un viena no tām lietām, ko mēs lūksim, tā ir viņa identitāte, ka Dievs viņu ir radījis īpašu un Dievs viņu ir vēlējies, jo kad atceramies no tā, kā cilvēks tiek radīts no olnītes un spermatozīdu, ja, tad spermatozīdi ir miljoniem, kas skrien uz to olnīci, ja, un ir tikai viens vienīgs, kas apaugļo šo olnīci, un tas ir tavs vīrs, tas ir tavs brālis, tas ir vīrietis, ja. Mēs arī esam radīti kaut kādā veidā, bet Dievs viņā ielīdz kaut kādu veidu īpaši būt uzvarētājiem, būt tie, kas iekaro, un viņā ir šī identitāte būt pirmajam, būt neatlaidīgam. Viņiem ir šī identitāte kaut kādā veidā izkropļotu, vai nu tas ir bērnībā, vai arī kaut kādā sociālā vidē, kurā viņš ir bijis, ka viņš netiek novērtēts, un tāpēc mums ir jānovērtē, jo viņš ir tas, ko Dievs ir paredzējis, lai viņš būtu šajā pozīcijā, šajā galva, ka viņš ir kā galva, viņam ir jāieņem šī vieta. Viņš jau pašā sākotnējā, viņš jau ir bijis tas, kas ir, kam bija jāskrien uz šo olnīci, ja? Viņš jau ir gribējis būt pirmais, viņš ir gribējis būt uzvarētājs. Un mums ir jālūdz, lai Dievs atjauno šo viņa identitāti. Protams, Dievs dod dažādas talantus un spējas, bet mums ir tā kā jāpalīdz, lai Dievs vairāk viņā atklāja, lai viņš varētu atvērties un tās dotības varētu vēl vairāk nākt ārā, jo viņi ir tā kā apspiesti visā tajā. Un tiešām viena no tām lietām ir, ka Dievs pilnībā atklāja viņa identitāti, tas, kas viņam ir jābūt, tādā pozīcijā, tur, kur viņam ir jābūt, tur, kur viņš ir, tur, kur Dievs ir vēlējies, lai viņš ir, lai viņš atklājas savu identitāti, to, ko Dievs viņā ir ielicis. Lūdz par viņa identitāti, lūdz par viņa aicinājumu, par viņa sasniegumiem. Es domāju, ka Dievs var tev parādīt precīzāk to, kas ir paredzēts priekš tavu vīru. Neatlaidies un lūdz, un tu redzēsi rezultātus. Otrais punkts, to, ko es gribu runāt, ka tā ir miesa. Mēs esam katrs ik viens radījis ar īpašu ķermeni, ja? Un miesa ir dažādas lietas, kas mums patīk, un dažas lietas, kas mums nepatīk. Un vīrieši arī ir tādi paši. Reizēm viņi ir pat vairāk kompleksētāki nekā mēs, un viņi to neizrāda, bet viņi ļoti pārdzīvo par tām lietām. Un dažkārt viņi domas, viņus nomāc, ka viņi nav īpaši, ka viņi nav perfekti kādās lietās vai kādā ķermeņa daļa, kas viņiem nepatīk. Un tas viņus nomāca, labi, viņi varbūt nedomā visu laiku par to, bet tas ir viņu kompleks, ka viņiem arī ir kādas problēmas ķermenī, kas izraisa viņiem diskomfortu. Un es domāju, ka Dievs var parādīt, cik ļoti viņi ir īpaši. Bet es domāju, ka arī mēs varam parādīt, cik ļoti viņi ir īpaši, ka mēs varam izteikt komplimentus viņiem, pateikt, tu labi izskaties, es priecājos, ka tu rūpējies par sevi. Es domāju, ka mums vajadzētu lūgt, ka Dievs viņu dara vēl skaistāku mūsu vīru, ka viņš noveco, bet viņš paliek vēl skaistāks. Viņš paliek vēl gudrāks. Dievs var viņu īpaši apveltīt ar īpašu talantu, un mums ir jāizsaka šī komplimenta, viņam ir jāuzslavē viņu to, ko viņi dara. Jo, man liekas, tā ir ar mūsu muti mēs varam celt, un ar mūsu muti mēs varam gāzt.
Tā kā mums ir jāmēģina atbalstīt un izteikt viņiem komplimentus. Trešā lielā lieta, ko es gribu runāt, tā ir dvēsele. Un dvēsele ienāk lietas, kas dvēsele sastāv no sajūtām, emocijām, rakstura, tā tavu personības daļa, ka vienvārdu sakot. Un mēs parunāsim par domām. Šī ir ļoti tāda slidena tēma, tāpēc, ka miljoniem domas, kas iet par galvu vīriešiem, un tās reizēm ir labas un ne tik labas, bet Dievs viņus ir tā radījis. Viņi ir savā domu pasaulē kaut kādā veidā. Viņiem ir svarīgi lietas izdomāt, svarīgi lietas jau saprast iepriekš, un viņi ir domātāji. Mēs varbūt esam sievietes vairāk kā jutējas, bet viņi ir domātāji. Vīrieši ieciklējās uz kādām domām, un tāpēc viņi nevar darīt vairākas lietas vienlaicīgi, jo viņi ir koncentrējušies uz vienu lietu. Viņu domas ir 100% veltītas vienai lietai. Mēs sievietes domājam par to, un mēs varam daudz ko darīt, bet viņi nav tā radīti. Viņi ir vairāk uz vienu lietu koncentrējušies. Viņiem viss ir par tādām kastītēm sakārtots, un viņi funkcionē savādāk nekā mēs. Viena no ļoti lielām lietām tā ir vīriešu vizuālā iztēle. Viņi iedomājās lietas, un viņi redz tas, kas varbūt nav. Īpaši, kas attiecās uz viņu seksualitāti, un tas ir ietekmējis, tāpēc, ka viņi ir redzējuši pornogrāfiskās lietas, un filmas un žurnālus ārpus laulības sakari, bet tas viss aizved viņus neīstā dzīvē, un līdz ar to Dievs viņus var pasargāt no tā, lai viņi šo jomu Dievs var aizvērt viņiem, un Dievs var pasargāt viņus, jo tas ir ļoti, viņi cīnās ļoti ar to, un tas ir grūti, un tā nav vienkārši lieta. Mēs varam lūgt, ka Dievs aizver viņiem šīs acis, vai ne? Un ka viņi spēj kontrolēt šīs domas, un ka Dievs atbrīvo viņu no šīs spriedzes, jo tā ir vienkārši reizēm neizturama, jo visu laiku ir šie ārēji uzbudinājumi, kas neļauj viņam būt brīvam. Un tāpēc lūdziet par viņu domām, ka Dievs vienkārši tā šķīstī, ka Dievs atbrīvo viņu no šīs spriedzes un palīdz viņiem staigāt gaismā, staigāt patiesībā. Protams, tas nav tāds viena veida mirklis, bet Dievs darbojās un Dievs dara lietas, un tu vari būt viņam par atbalstu tanī visā. Jūs vīram ir svarīgi, ka jūs rūpējaties par sevi, ka jūs labi izskatāties. Tas viņu iepriecina, varbūt viņš to tā neizsaka, bet viņš redz, ka tu rūpējies priekš viņa, ka tu nestaigā visu laiku treniņu biksēs, bet tu vari būt sievišķīgi, tu vari būt skaisti priekš viņu. Ne tikai iekšēji, bet arī ārēji, jo mēs redzam to, ko mēs redzam. Tāpēc pacentieties būt skaists priekš saviem vīriem. Vēl viena lieta svarīga, tā ir seksualitāte. Tas iet saistībā ar viņu domām. Protams, tas ir īpašs punkts priekš viņiem, un Dievs viņus ir tā radījis. Dievs radīja vīrieti un sievieti. Bībelē teikts, neatraujieties viens no otra, kā tikai lūgšanā un gavēšanā. Tad Dieva plāns ir bijis, ka mēs visu laiku esam kopā, ka mēs esam sakļāvušies, un ja mēs esam visu laiku kopā, viņam nebūs iespējas skatīties kaut kādā veidā uz citām sievietēm. Tas ir Dieva plāns, ka mēs esam vienoti, un vienoti arī seksuālās attiecībās. Tas nav tikai tāpēc, ka vajag, bet tā ir Dieva grība. Tā ir arī kaut kādā veidā, ka jūs izpaužat savu mīlestību viens no otra. Tas ir veids, kā jūs viens otru tuvināties vēl ciešāk. Tā nav tikai fiziska, tā nav tikai emocionāla, bet tā ir arī garīga lieta.
Tā ir īpaša savienība tikai jums diviem. Nebūs ne ar vienu citu, kā tikai jums vienam ar otru. Vēl viens punkts, tās ir jūtas. Un jūtas, ko esmu novērojis, ka ļoti pēdējā laikā vīrieši tā kā vairāk atverās. Bet to, ko es esmu redzējis, kad vairāk tas tā padomu savienības laikā tas ir bijis, kad vīrieši jūtas ir tā apspiestas, viņi ir tā audzināti, ka vīrieši neraud, ka vīriešiem nesāp, bet tā nav. Ja viņi nelej fizisks asars, viņi raud ar sirdi. Un tāpēc mums ir jāierauga, kad vīriešiem ir šīs jūtas un ka viņi nemāku viņas tās izpaust. Un viņiem ir nepieciešams šī palīdzība. Viņi var būt jūtīgāki un mazāk jūtīgi, bet vienkārši ļaujiet viņiem būt tādi, kādi viņi ir. Un viņiem ir nepieciešams dzirdēt arī mūsu uzslavas, mūsu izteikto mīlestību. Padomā, kad tu pēdējo reizi teici savam vīram, es tevi mīlu. Varbūt, ka tas ir jāatsāk darīt. Es domāju, ka tas sasildīs viņa sirdi. Novērtējiet to, kas viņš ir, novērtējiet un uzslavējiet viņu. Es domāju, ka tas sasildīs viņa sirdi, ka viņam tas ir īpaši nepieciešams, ka tieši viņu vismīļākais cilvēks viņu novērtē, ka viņu vismīļākais cilvēks viņu mīl un atbalsta. Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem. Es domāju, ko mēs varam darīt, izpaust mūsu mīlestību. Un viens no svarīgākajiem punktiem, ko es gribu teikt, ka viņiem ir svarīgi, kad mēs viņus cienam un respektējam. Cieņa tā ir kaut kādā veidā, kas viņiem pasaka, es tevi mīlu. Un caur cieņu mēs un respektu mēs tā kā novērtējam, kas viņi ir. Un es domāju, ka mums ir jālūdz, ka, lai mēs iemācītos vairāk viņu cienīt. Neaprunājiet savu vīru aiz muguras, bet uzslavējiet un pasakiet, cik viņš ir labs, cik labas lietas viņš dara priekš jums. Kāds labs tēvs viņš ir. Pasludiniet ar savām lūpām, lai arī tas varbūt vēl nav, bet jūs to varat darīt šodien, un jūs redzēsiet augļus. Svētības nāks. Ļaujiet vīriešiem būt vīriešiem. Un neapslāpējiet viņus. Jūs neesat viņu māte, jūs esat viņa sieva, un ļaujiet viņam ieņemt to vietu, tas, kas viņam pienāks. Nākošā lieta, ko es gribu runāt, tas ir raksturs. Visbiežāk to, ko mēs redzam otrā pusītē, ir vīriešos ir tās sliktās īpašības. Tās labās kaut kā aiziet, un tās sliktās vienmēr turās acu priekšā. Bet es domāju, ka mums ir jābūt otrādāk, jāizceļ tās labās īpašības. Pabišķiņam mainītos, jo viņiem ir tik ļoti teikts tās sliktās lietas, ka viņi vairs nedzird tās labās lietas, ja kādreiz tu pasaki. Ja kādreiz tu pasaki sliktas lietas, pasaki 3 lietas, labas lietas. Es domāju, ka tas būtu labs uzdevums mums. Dievs ir sagatavojis viņu un ir ielicis kāds sapnis viņā, un viņam ir jāsatver, bet reizēm tas viņa raksturs neļauj viņam iet uz priekšu, un mums ir jābūt šī lūkšanā un jāpalīdz, lai Dievs viņam parāda tās viņa īpašības, kas varbūt nav tik labas. Vīrs trina vīru, kā zobens trina zobenu. Un tāpēc mums ir jālūdz, ka lai Dievs dod viņam apkārt cilvēks, kas viņu var ietekmēt labā veidā, kas viņu var iedrošināt, kas viņu palīdzētu attīstīt viņu talantus un redzēt arī viņu dotības. Lūdziet arī par viņu kaitīgajiem ieradumiem. Viens no tiem, ko es Latvijā ļoti redzu, ka tas ir alkohols un cigaretes. Un tas ir viens no lietām, kur viņi ir sasaistīti un viņiem nav šī brīvība. Vienkārši pasludiniet brīvību viņā, ka nevis to, lai viņš atmet šo smēķēšanu, atmet to alkoholu lietošanu, bet pasludiniet, mans vīrs nav dzērājs, mans vīrs ir brīvs, mans vīrs ir skaidrā prātā, manam vīram paliek nauda kabatā. Un vienkārši pasludiniet šīs pozitīvās lietas, mans vīrs ir brīvs no smēķēšanas, pasludiniet šīs garīgās lietas. Protams, ja jūs lūdzat par nākotnes vīru, lūdziet, ka
kad jūsu vīrs nav ne smēķētājs, ne alkohola lietotājs, ka viņš tiešām ir brīvs. Es ticu, ka Dievam ir svarīgi, kad viņi ir brīvi no atkarīgām vielām, arī lietām. Tā var būt spēlēšana, tā var būt azartspēles, tā var būt cita veida atkarība vai pārāk ieguldīts savās mašīnās. Tās var būt dažāda veida atkarības. Šī ir ļoti tāda sāpīga tēma, man šķiet, un sāpīgs punkts, un tāpēc mums jābūt vēl vairāk neatlaidīgiem šajās lūkšanās un nepadoties, ja tas vēl nenotiek. Ja tad tu turpini lūgt, un ir tik daudz liecības, kad sievietes tieši lūdz par saviem vīriem, ka viņi tiek atbrīvot no alkohola, ka viņi tiek dziedināti, lai viņi tiek brīvi no azartspēlēm. Es ticu, ka Dievs var visu vērst par labu, tāpēc vislielākā lūkšanas vērtība tā ir tad, kad sievas lūdz par saviem vīriem. Jo Dievs uzklausa jūsu lūkšanas, un viņš vēl spēj darīt daudz vairāk nekā jūs lūdzat un vēl saprotat. Jo Dievs pazīst tavu vīru, pazīst tavu tēvu, tavu brāli, viņš darīs vēl vairāk. Viena no lielākām lietām, ko es gribu pievērst punktu, tā ir glābšana. Ja tavs vīrs nav glābts, tavs vīrs vai tavs tēvs vai tavs brālis, vīrietis nav glābts, tad šī lieta, ja viņš ir glābts, tas var palīdzēt arī pie pārējiem punktiem. Patiesībā būtu ar šo vien jāsāk. Glābšana par viņu glābšanu. Glābšana. Ka viņi ir apklāti ar Jēzus asinīm, ja viņi vēl pat nav glābti. Es katru dienu pasludinu šo lūkšanu par manu vīru, ka viņš ir glābts, ka viņš ir apsargāts ar Jēzus asinīm. Es viņu apklāju katru dienu, es viņu paslēpu Jēzu Kristu. Tāpēc, ka viss mans nams ir paslēpts viņā. Es piedaru Dievam, un tāpēc viss mans nams ir apklāts, un tos, kas ir ap mani, es pasludinu šo lūkšanu, ka tas ir apklāts ar Jēzus asinīm, un nekas nedrīkst tur nākt klāt. Ne manai mājai, ne manam vīram, ne manai ģimenei, nekas, ne manam darbam, nekas. Tāpēc, ka mēs esam nolikti tur, jo mēs esam kā sarga postenī. Tāpēc neatlaidieties un turpiniet lūgt par viņu glābšanu, un jūs redzēsiet, ka Dievs dara, ko Dievs dara. Un tie, kas ir vīri jau glābti un nav varbūt kalpošanā, tad lūdziet, lai Dievs viņā attīst vēl vairāk sniegties pēc Dieva, lai Dievs vienkārši dedzina viņa sirdi, lai Dievs viņā iepūš šo svētā gara liesmu, lai Dievs viņu pacēl kalpošanā, lai Dievs apsargā to kalpošanu, jo jūs esat daļa no viņa kalpošanas arī. Jūsu vīrs nav viens pats, bet viņš iet kopā ar jums, un tāpēc viņam ir nepieciešams jūsu lūkšanas, jūsu aizlūkšanas un apsardzība par jūsu ģimenēm, jo tur, kur ir to, ko Dievs grib lietot, tur būs vēl vairāk uzbrukumu, vēl vairāk šķēršļu, tāpēc lūdziet par saviem vīriem, lūdziet par saviem bērniem, jo vēlns grib izārdīt to, ko Dievs ir svētījis. Un tā viena no lietām ir ģimene, pēc lūdziet par vīru, pirms vēl precēšanās, lūdziet par vīru, kad esat precējušies, un lūdziet par vīru tad, kad jūs jau esat briedumā, un būsim neatlaidīgi mūsu lūkšanās. Un es jums nolieku šeit zem video kādas lūkšanas, kur jūs varat atrast un lūgt, un arī ir kāds lūkšana angļu valodā, diemžēl viņi nav tulkota par vīru, kuru jūs varat lūgt un pasludināt. Un tās lūkšanas, tas, kas jau ir lūkšanas sarakstā, es jums parādīšu, kur tos var atrast. Izmantojiet šīs lūkšanas un lieciet vīra vārdu šajās lūkšanās. Kad jūs lūdzat šo lūkšanu, lūdziet kā par viņu, ka viņš saņem šo svētību. Tāpēc izmantojiet šo lūkšanu sarakstu, ko es jums tagad parādu, lai varētu lūgt par jūsu vīriem.
Un vēl viena maziņa lietiņa, to, ko es gribu jums atgādināt, ka jūsu bērni, jūsu puikas reiz kļūs par vīriem. Tāpēc lūdziet jau šodien par viņiem, lūdziet un ielieciet viņos šo identitāti, jo viņi ir nākamie vīri, nākamie tēvi. Tāpēc aizlūdziet par jūsu bērniem, par jūsu puikām, par jūsu dēliem, kas reiz kļūs par vīriem, jo viņiem ir jāieņem tā vieta, to, ko Dievs viņiem ir paredzējis. Es jums saku līdz nākošajai reizei un neaizmirst abonēt kanālu, nospiest ikšķīt uz augšu un padalīties ar video, ja tas tev patika. Un es jums saku, tiekamies drīz!